Droši vien būsiet ievērojuši, ka autoziņās pēdējā laikā uzkrītoši bieži parādās pikapi. Un tā tas arī ir, jo Latvijā šis ir pikapu gads. Un šodien izmēģināsim automašīnu, kuru karsti vēlējāmies redzēt autoziņu testā. Tas ir jaunais Ford Ranger. Patiesībā tas nav gluži jauns. Aiz amerikāņu F-150 pikapu līdzīgās ārienes slēpjas uzlabots 2012. gada Ford Ranger, ko ražo Dienvidāfrikas Republikā. Vēl nekad Eiropai domātais Ford Ranger nav bijis tik tuvu saviem slavenajiem aizokeāna radiniekiem, un tā nav tikai kartona bravūra. Zem šī milzīgā motora pārsega atrodas lielākais motors, kāds ir iespējams mūsu tirgū nopērkamajiem pikapiem. 3,2 litru turbodīzels ar 200 zirgspēkiem, un tam pievienota 6 pakāpju automātiskā pārnesuma kārba. Lai gan visiem mūsu tirgu atrodamajiem pikapiem ir vismaz viens modelis ar gandrīz 200 zirgspēku jaudu, apaļus 200, turklāt no šāda darba tilpuma, izsniedz tikai Ford pikaps ar 5 cilindriem. Ohoho, šo vietu burtiski vairs nevar pazīt, vai tas tiešām joprojām ir tas pats Rangers. Neticami. Instrumentu panelī ir 2 digitālie displeji. Šeit pa vidu ir navigācija no Ford Mondeo. Jā, protams, tas ir raksturīgs dārgākai versijai, taču iepriekšējā modelī nekā tāda nebija. Pārbaudīsim arī vitāli svarīgākas lietas, piemēram, stūras regulēšana. Tikai pēc augstuma. Toties, limited versija ir elektriski regulējums sēdekļi, jo tam es skatos, ka, spilvenu var regulēt atsevišķi priekšu un aizmuguru. Tas ir ļoti svarīgi, lai ieņemtu pareizu sēdpozīciju pie stūras. Kad knosīšanās pie stūres ir galā, laiks likt lielo vezumnieku pie darba. Jauda un griezes moments ir jūtami jau pirmajā uzkalnā. Nestāstiet man, ka nav svarīgi, cik liels ir darba tilpums, galvenais ir jauda. No replacement, displacement. Tomēr tie 3 un vēl bišķi litri dod savu artavu. Jā, vienīgais, es brīnos, kāpēc motoram ceļoties apgriezieniem tik skaidri dzirdam turbīnu. Bet, jāpieņem, ka tas raksturīgs tikai šim konkrētajam automobīlim. Nekāds klusais Ranger arī nav. Bet tas skarbiem pikapam pat drusku piestāv, tāpat kā daži ergonomiski trūkumi, piemēram, pārāk zemu novietots klimata sistēmas bloks. Toties multeņu panelis izsniedz visdažādāko informāciju, bet īstajās kabīnes vietās iestrādāti pamatīgi rokturi. Ranger automāta svira iekārtota pat pareizāk nekā dažos vieglajos Ford. Manuālā jeb sporta režīma kulise atrodas blakus parastēji, un nejauši to ieslēgt nav iespējams. Piedziņas veidi pārslēdzami elektroniski ar grozāmu kloķi. Turklāt no 4x2 uz 4x4 var pārlekt pat pie ātruma līdz 120 km/h, ko tādu droši vien vajag Austrālijā. Vienīgais, ko es šajā kabīnē neatrodu, nevienu pogu, ar kuru varētu nobloķēt, piemēram, aizmugurējā tilta diferenciāli. Par atsevišķu samaksu pieejamā ierīce var noderēt, kad blakus 4-joslu šosejai atrodas absolūti funkcionāls bezceļš. Tomēr Ranger spēks ir tāds, ka pikaps tiek galā ar elektronikas palīdzību vien. Yes, Ranger, tu esi ģeniāls! Yes! Vēl patīkamāks atklājums ir tas, ka Ford Ranger, braucot bez kravas, vairs nekratās tik ļoti kā tā priekšgājēji. Par spīti respektu iedzinošajai restei, pret pasažieriem šis auto ir maigs. Aizmugurē, kā jau daždien pikapiem gadās, kāda traki ērtā sēdēšana nav, bet, braukt var. Ir pat 2 pakaramie, kur kombinezonu uzkabināt, viena līgzda 12 voltu, tad priekšlādētāji, un kas tās tagad ir? Tā. Es zinu! Visticamāk, mēs varam pacelt augšā sēdekli. Un te mums ir 2 sīklietu kastītes. Galvenā kaste, kā jau pieklājas pikapam, atrodas aizmugurē. Uzraksti uz sāniem sola teju olimpiskus talantus.
Pikapa krauskastes garums, kā arī visas automašīnas pieļaujamā kravnesība ir tieši atkarīga no tā, cik daudz pasažieru automobīls ved tur priekšā kabīnē. Un Ford Ranger ir viens no retajiem mūsu tirgu pieejamiem pikapiem, kuram ir pieejams 3 veidu kabīnes. Tātad parastā divvietīgā, tad tā saucamā pusotras rindas kabīna un tādu, kādu mēs redzam šeit, tātad ar pilnvērtīgām 4 durvīm. Te nu rodas praktisks jautājums. Nes kā gan izskatās parasts Ranger ar 4 durvīm, jauno 2,2 litru dīzeli un manuālo kārbu. Lūk tā! Aizstaigājiet līdz Ford autosalonam un tur atradīsiet Ranger bez hroma, toties par daudz zemāku cenu. Sausajā pavasarī vairs neatradām piemērotu braslu, kurā pārbaudīt Ranger spējas pārvarēt 80 cm dziļus ūdens šķēršļus, kas vispār ir trofija reida sākuma līmenis. Toties pilnīgi negaidot mūsu ceļā uzradās citas trofejas. Es te nesen dzirdēju tādu sabiedriskās domas ierosinājumu, ka tehniskā apskate turpmāk varētu būt tik pēc 2 gadiem. Ideja nav slikta, taču kamēr starp mums dzīvo tāda lopa, kas vienkārši izmet vecus televizors mežā, domāju, ka apskatē vajadzētu būt katru gadu. Jo, ja cilvēks ir spējīgs tā vienkārši bez sirdsapziņas pārmetumiem pastrādāt ko tādu, iedomājieties, kā viņš uzvedās pie stūres, un ir skaidrs, ka šie nabaga vecie teļuki te ir atvesti ar automobīli. Tā kā, ja jūs kaut ko tādu redzat, tad, protams, aizrādiet un varbūt pat ziņojiet, bet jūs gaidiet pavasara talku. Soli pa solim iepazīstoties ar jaunā Ford Ranger tehnisko varenību un arī šim modelim nepieredzēto greznību, rodas neliels aizdomas, vai tikai Rangers nebūs kļuvis traki dārgs. Laiks ieskatīties cenu lapā. Super vienkāršā bāzes modeļa dēļ Ranger joprojām izceļas ar sevišķi zemu sākuma cenu – 22 820 eiro. Pusotras rindas kabīne prasa 1000 vairāk, bet uzņēmuma iecienītais double cab 24,5 tūkstoši eiro. Mūsu izmēģinātais Limited pat nav Ranger snieguma augstākais punkts. Virsotne ir izklaides modelis Wildtrak, ko gan citādi kā ar lielo dīzeli dabūt nevar. No savas klases pēdējām rindām Ford Ranger izlauzies priekšplānā. Automašīnas tehniskie parametri runā paši par sevi. Turklāt te attiecas ne tikai uz šo ekskluzīvo Limited versiju, bet arī uz parasto darba zirgu ar 2,2 litru turbodīzeli. Gal galā tieši tam raksturīga maksimālā kravnesība virs 1,2 tonnām. Tas ir rādītājs, kas nav sasniedzams vairākiem Ranger konkurentiem. Un tomēr, ja automašīna ir domāta, kas saka sirdī un braukšanai, tad jūsu izvēlei jābūt šim 3,2 litru eksemplāram.